Mr. Kariņš for 2 minutes. Godājamais priekšsēdētāji, godājamais komisār kungs. Jautājums nav par to, vai mēs esam par vai pret nodokļu izkrāpšanas apkarošanu. Mēs, protams, esam par. Jautājums ir par to, ar kādiem līdzekļiem mēs šo mērķi gribam sasniegt. Pat labam starp dalībvalstīm situācija tāda, ka pat uz pieprasījumu pamata ir valstis, kuras nelabprāt apmainās informācijai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm par nodokļu maksātājiem. Piedāvājums, ko mēs apspriežam, ir par to, ka mēs ieviesīsim automātisku sistēmu, kur visi informācija pārvalstīs esošiem pilsoņiem un uzņēmumiem tiks apmainīti starp nodokļu administrācijā. Manuprāt, svarīgi ir tas, ka veicot jebkādu informācijas apmaiņu, mēs nepalielinam birokrātisko aparātu. Eiropas Savienība šobrīd atrodas krīzes situācijā. Bezdarbs Spānijā pie 20%, Latvijā pāri par 20%, daudzās citās valstīs krietni pāri par 10%, diemžēl šī tendence ir uz pieauguma pamata. Tā rezultātā dalībvalstis ir spiestas mazināt budžeta izdevumus, kas faktiski ir pretrunā ar palielināt birokrātisko aparātu. Mēs nevaram atļauties palielināt birokrātisko aparātu. Bet, lai ieviestu šo automātisko nodokļu apmaiņas sistēmu, neizbēgami būtu jāpalielina birokrātiskais aparāts. Manuprāt, Eiropas nodokļu maksātāji to vienkārši šajā brīdī nespēja pacelt. Ir otrs priekšlikums, kas, manuprāt, ir apsverams, proti, nevis iet varbūt pilnīgā galējībā, kad automātiski apmainīties ar visu informāciju, bet pēdīgi pilnveidot to, ka visas dalību valstis apmainītos ar visu informāciju pēc pieprasījuma pamata. Tātad automātiski apmainīties ar informāciju uz pieprasījuma pamata. Paldies jums par uzmanību.